Latviešu valodas aģentūra un radioteātris bērniem piedāvā ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa fragmentus. Konkursa tēma bija Valoda dzīvo. Ja tu tajā runā. Konkursā piedalījās skolēni no Latvijas un latviešu skolām pasaulē. Tika iesūtīti 689 literārie darbi. Pārdomu pilni, skumji, draiski. Jā, kāds nu kuram skats uz dzīvi. Taču visos izskanēja apliecinājums. Latviešu valodai jādzīvo. Latviešu valoda ir kā puķe. To vajag kopt. Tai vajag ūdeni, sauli, zemi un mīlestību. Viņa lido kā putns. Valoda ir kā liesmojoša uguns, kas saķer visu, ko var. Taču valodas svarīgākā vieta ir sirds. Mēs varam mācīties un apgūt citas valodas, bet ar savu vecmammiņu, mammu, es runāšu dzimtajā valodā. Kad man pašai būs bērni, es runāšu ar viņiem latviešu valodā. Gribu, lai latviešu valoda dzīvotu mūžīgi. Saules mūžu latviešu valodai. Elizabete Doku, Ņujorkas evaņģēliski luteriskās draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskolas 4. klase. Es esmu dzimusi ASV. Mana mamma ir latviete, bet tētis amerikānis. Tētis ar mani runāja angliski, bet mamma latviski. Es ātri iemācījos, ka katru lietu var pateikt divos veidos, gan vienā, gan otrā valodā. Es drīz arī sapratu, ka es tāda neesmu vienīgā, bet ir arī citi bērni, kas runā gan latviski, gan angliski. Vai man patika piektdienas vakaros pēc amerikāņu skolas pildīt latviešu skolas mājas darbus? Vai man patika agri celties sestdienas rītos? Nē un nē. Kāpēc es to darīju? Jo mamma lika. Tagad es mācos jau 7. klasē un saprotu, cik svarīgi ir mācīt latviešu valodu. Kāpēc? Es negribu, lai latviešu valoda izmirst. Mūsu pasaulē ir palicis ļoti maz, bet mums joprojām ir ļoti skaista zeme Baltijas jūras krastā, uz kuru mani gadus ļoti velk. Vajag runāt, dziedāt, mācīties un sarunāties latviešu valodā, lai tā neaizmirstas. Katrīna Meiksnere, Ņujorkas evaņģēliski luteriskās draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskola, 13 gadi. Diemžēl nekas nav mūžīgs, tāpat var būt ar valodu. Ja jaunākā paudze neiemācās valodu, tad tikai vecākā paudze to zina un prot. Bet, kad jaunā paudze izaug, viņi nākošo paudzi vairs neiemāca un tā tālāk. Vecākā paudze kļūst vecāki un beigu beigās nomirst, un diemžēl skanīgā valoda arī aiziet ar viņiem. Valoda paliek putekļainās grāmatās, kas stāv kastēs, bēniņos, un dziesmās, ko neviens vairs nekad nedziedās. Tā var notikt arī ar mūsu sirdsmīļo latviešu valodu, ja mēs slinkosim, ja mēs dzīsimies pakaļ citām valodām, ja mēs to kaut uz mirkli noliksim maliņā vai ieslēgsim aiz 5 atslēgām. Mums un mūsu bērnu bērniem tā vajadzīga dzīva. Līva Kilgišova, Ņujorkas evaņģēliski luteriskās draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskola, 12 gadi. Latvija un latviešu valoda man ir kā rupmaize. Man garšo rupmaize, bet tai ir jābūt svaigai, ne tieši no krāsnes manā mutē, bet pēc dažām stundām, kad tā ir atzisusi. Man tā garšo tikai tad, kad es to tiešām gribu vairāk par jebko citu pasaulē. Tas ir ļoti, ļoti rets notikums. Retāks nekā dimants. Kad es saku draugam, ka es esmu latvietis un runāju latviski, viņi atbild ar tu runā latīņu valodā vai kur ir tā Latvija, un man jāpaskaidro, ka tā nav latīņu valoda un ka tā atrodas pie Krievijas. Tad man ātri pasaka, tad tu esi krievs, un man tad jāskaidro, ka es neesmu krievs. Šis ir tas rats, kas griežas katru reizi, kad runāju par Latviju ar kādu, kas nav latvietis. Un tas ir arī tas iemesls, kāpēc Latvija ir man kā rupmaize. Neviens nezina, kas tas ir. Es tikai gribu prast runāt latviski, lai varētu sarunāties ar ģimenes locekļiem, kuri dzīvo Latvijā. Es vēlos, lai latviešu valoda nemainās un nemodernizējas, jo vecā neinteresantā rupmaize ir īpaša.
un svarīga lieta, kas dara Latviju un latviešu valodu īpašu un citādu starp citām pasaules, Eiropas vai pat baltu valodām un kultūrām. Es vēlos, lai tas maiznieks, kas dzīvo mākoņos, cep vislatviskāko rupmaizi, kādu viņš spēj uzcept. Tālivaldis Spanieris, Ņujorkas evaņģēliskās luteriskās draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskola, 13 gadi.